Savulaik, kad es biju Vācijā, es pievērsu uzmanību, ka viņiem uz motocikliem, kam uz rāgiem, kam pie stikla, ir tādi kvadrātaini plasmas kā maciņi, teiksim, ja, caurspīdīgi, kuros liek parkinga talonus. Un es domāju, tagad bija jābrauc, es domāju, kāpēc ir tie parkingi speciāli paredzētie turētāji? Vācijā motociklu atstāt uz ietves pretēji Latvijas likumdošanai nedrīkst. Tas ir transporta līdzeklis. Viņu drīkst atstāt Vācijā uz ietves tikai tam paredzētās vietās. Ja parkings ir paredzēts mašīnai stāvēt ar 2 riteņiem, zīme paredz uz trotuāra, tur tu vari likt savus 2 riteņus. Ja? Pārējā laikā tev ir jānoliek parkingā, jāiet samaksāt un jāieliek čeks. Vai nu tev būs baigais plāksters, ja, klāt. Un, ko es ar to gribēju teikt? Kad jūs kaut kur braucat ceļot, apskatieties, kādi ir noteikumi tajā valstī. Citādi jūsu ceļojums var izvērsties 3 reizes dārgāks, it sevišķi, ja tā ir Francija. Tur sodi ir nesamērīgi. Lai jums veicās!